tipu tapu pasaciņa. Indiāņu pasaka Lapsa un ķirzaka. O, vei, vei, hembajo! Pie paša ceļa atradās augsta klints, bet saules pusē dzīvoja maza ķirzaka. Tā bija ļoti jautra ķirzaka, un caurām dienām viņa dziedāja dziesmas. Pa ceļu gāja garām Lapsa un dzirdēja, ka ķirzaka dzied. Moki, 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 mājiņu savu sargāju, nekur projām neju. Bet Lapsai tāda daba. Tikko redz otram ko labu un teicamu, tā viņai arī tūlīt vajaga. Tagad viņai iegribējās dziesmiņas. Lai viņa iemāca dziedāt šo dziesmiņu. Lapsa nodomāja, uzlēca uz klints un uzrunāja ķirzaku. Labrīt, draudzenīt! Viņa teica ķirzakai. Cik šodien jauks laiks, bet tava dziesmiņa ir jauka. Lūdzu, iemāci arī man to dziedāt. Labprāt! Atbildēja ķirzaka un izdziedāja dziesmiņu Lapsai reizi priekšā. Tad vēl reizi, kamēr Lapsa visu iegaumēja. Paldies, draudzenīt! Lapsa teica. Bet tagad sveika, jo man laiks doties medībās. Un traucās pa ceļu projām dziedādama. Moki, 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 moki. Lapsa aizskrēja līdz dīķim, kur meža pīles knābāja graudiņus. Lapsa nebija pamanījusi pīles, bet tās bija ieraudzījušas viņu, pacēlušās spārnos un pēkšķēdamas aizlaidušās. Lapsa izbijās no spārnu trokšņa un bailēs viņa aizmirsa dziesmiņu. Tikai dziesmiņas pašu sākumu viņa vēl atcerējās, bet citu visu velti pūlējās atcerēties. Lapsa aizskrēja atpakaļ pie ķirzakas alas uz augstās klints. Draudzenīt, Lapsa teica, es aizmirsu dziesmiņu, ko tu man iemācīji. Uzdziedi man vēlreiz. Mazā ķirzaka nociedāja dziesmiņu vēl un vēlreizi, bet Lapsa traucās projām dziedādama. Moki, 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 mājiņu sev sargāju, nekur projām neju. Tagad Lapsai pašā deguna priekšā izlēca no krūmiem trusītes. Lapsa satrūkās un atkal viņai aizmirsās dziesmiņa. Trešo reizi viņa atnāca pie ķirzakas. Šoreiz ķirzaka gozējās saulītē. Man ļoti žēl tevi traucēt, draudzenīt. Es atkal aizmirsu dziesmiņu. Lūdzu, uzdziedi vēlreiz. Bet ķirzaka cieti gulēja un nekā neatbildēja. 4 reizes es tev palūkšu. Lapsa noņurdēja, Bet, ja tu neuzdziedāsi, es tevi apēdīšu. bet ķirzakas acis vēl vienmēr bija aizvērtas, un viņa neko neatbildēja Lapsai. Lapsa 4 reizes atkārtoja. Uzdziedi dziesmiņu, uzdziedi dziesmiņu, uzdziedi dziesmiņu, uzdziedi dziesmiņu. Pēc tam plati atvēra rīkli un norija ķirzaku. Arī Lapsa jutās saulē tā nogurusi, ka nolikās pagulēt. Kamēr Lapsa gulēja, mazā ķirzaka izvilka no kabatas nazīti. To pašu nazīti, ar kuru viņa izārda savu veco ādu, kad pienācis laiks to pārmainīt pret jaunu. Un šķērda pušu Lapsas sānus. Viņa grieza, kamēr iespīdēja gaismiņa un varēja līst ārā. Izlīda ķirzaka, paņēma šķautnainu akmeni un ielika to savā vietā Lapsas vēderā. Pēc tam izņēma no kabatas diegus, aizšuva Lapsas sānus un aizskrēja. Bet Lapsa guļ un guļ. Kad atmodās, viņai iegribējās dzert. Viņa aizskrēja pie upes nodzerties. Šķautnainais akmens graizīja vēderu tā, ka Lapsai kļuva pat nelabi. Lapsa noliecās pie ūdens, lai nodzertos. Akmens paritēja uz priekšu, un tagad stāvs ar galvu pārsvēra asti. Lapsa iekrita ūdenī un noslīka.